Sveiki, man sauc Vadims, un šajā Google Analytics video mēs izrunāsim cauri iegūšanai, tātad iegūšanas atskaites. Tad ir dažādi tipi iegūšanas atskaites, ko var atrast Analytics jūsu kontā. Un tad varbūt arī ķersimies klāt un iziesim cauri. Tātad iegūšana ir viena no 4 tēmām, ko mēs apspriedīsim, lai palīdziet jums sasniegt jūsu mērķus. Tad pirmais, ko es jums iesaku darīt, ir iziet cauri jūsu kanāliem. Un šeit, godīgi sakot, vairākas aģentūras un arī ļoti daudz klienti pavada ļoti bieži laiku, lai analizētu, kurš no kanāliem ir visefektīvākais tieši atdeves ziņā. Un ja mēs runājam tieši par atdevi kā tādu, tad uz ko būtu beigās jāskatās, un tas būtu tas arī primārais elements, tas ir e-komercijas reklāmgūmu līmenis. Ko jūs redzat drusciņi pa labi. Jūs redzat, ka mums ir 4,59% reklāmgūmu līmenis vai arī konversija līmenis, mēs arī saucam, un jūs redzat, cik mums ir darījumi kopumā. Tad mums ir 352 darījumi. Ja jūs paskatīties uz pārējiem kanāliem, tur otrais labākais kanāls nāk no organiskās meklēšanas. Bet pirmais kanāls ir referral, kas nozīmē, ka mums nāk no citas kaut kādas lapas, kaut kāda tipa trafiks. Un beigās, kas jums varbūt vairāk arī interesē, tas būtu ieņēmumi. Tad cik daudz mēs ieņēmām tieši no šī te avota. Šajā video mēs skatāmies tieši uz Google Merchandise Store. Tas ir Google's, teiksim tā, online veikals, kur datus jūs arī varat redzēt Google Analytics kontā. Atslēgvārdi būtu nākamā lieta, uz ko mums vajadzētu skatīties. Izjot cauri atslēgvārdiem, te var veikt specifisks secinājums. Tad skatoties uz sesijām, cik tad sesijas mums bija, dinamiskās meklēšanas reklāmas, tad Dynamic Search Ads mums bija visvairāk sesijas. Un mums bija arī kaut kāds gūms no tā, ko mēs redzam pa labi. 2,08% bija e-komercijas reklāmgūmu līmenis. Bet mums arī ļoti daudz arī citi atslēgvārdi, kuri pēc sesijām spriežot un arī spriežot varbūt pēc citiem cipariem būtu arī ļoti liederīgi izmantot, bet būtu arī jāskatās, kāpēc ar šiem te specifiskiem atslēgvārdiem mums nav pilnīgi nekādas reklāmgūmas. Tad jūs redzat, mums ir mūsu piemēra plus Google plus Merchandise, un plus Google plus Merchandise plus Store, un tad mums arī ir plus Google plus Store un Google Merchandise. Tad, ja mēs skatāmies varbūt tikai uz varbūt lapu skaits vienā sesijā, kur jūs redzat darbības sadaļā, tad jūs redzat, ka cilvēks ir redzējis vai izgājis cauri ļoti daudzām lapām, bet beigās nav sasniedzis to mērķi. Tad te būtu jāpadomā, kāpēc tieši ar šiem atslēgvārdiem cilvēks nesasniedz mērķi, ko varbūt vajadzētu darīt, lai uzlabotu klienta ceļu. Nākamā atskaita, uz ko būtu varbūt jāiziet cauri un jāpaskatās, ir tieši AdWords kampaņas. Un AdWords kampaņām jāpievieno būtu sekundārā kategorija, kur saucās vaicājuma atbilstības veids. Tas ir atslēgvārdu tips, ko jūs izmantojat un vai viņš pieved pie kaut kāda guma. Tad šajā variantā mēs redzam, mums ir 3 AdWords kampaņas. Pirmais mums ir AdWords Dynamic Search Ads, Whole Site, un tad mums ir AdWords Electronics un All Products, tad visi produkti. Ko jūs redzat, te varbūt ir, ka mums ir vaicājuma atbilstības veids, ir exact match. Tas nozīmē, ka exact match, ko nozīmē, tas ir precīza atbilstība, latviski. Un tas nozīmē visi tie atslēgā, kas jums ir kvadrāti iekavās, kas pieviet pie vairāk, procentāli vairāk ieņēmumiem, ko es arī redzat pa labi. Tātad klikšķi ir daudz, kā jūs redzat, tad 3. kolonā tur ir rakstīts klikšķi, un arī ir kaut kāds iegums. Tas dod mums, teiksim tā, specifisks tendences, ka jūs varbūt vajadzētu izmantot vairāk precīzi atbilstības atslēgvārdus jūsu kampaņās, tad, lai varbūt uzlabotu arī ieņēmumu līmeni.
Nākamais, uz ko mēs skatīsimies, mēs pievienosim ierīces. Tad arī kampaņas sadaļā, iekšā AdWords, mēs pievienojam ierīces. Un mēs tad skatāmies, kura no ierīcēm mums pievieta pie vairākiem darījumiem, un arī jāskatās, būtu arī beigās uz ieņēmumiem. Tad mēs redzam, ka AdWords Dynamic Search Ads ir mūsu primārā kampaņa, caur kuru mums arī bija diezko daudz klikšķi. Mēs redzam, cik tas mums izmaksāja, cik mums viduvēji tas klikšķi arī izmaksāja. Un beigās mēs redzam, ka mūsu reklāmu guma līmenis bija 4,61%, un darījumi mums bija 7. Un tad $530 ir tas, ko mēs ieguvām. Tad nākamais, ko būtu jāskatās, cenu korekcijas. Tad šeit mēs varam izvēlēties starp ierīci, atrašanās vietu un reklāmu grafiks. Ko jūs varat izdarīt AdWords kontā, ko jūs varat iestatīt specifisku cenas korekciju, un tad skatīties, vai tas uzlabojums, teiksim tā, cenas korekcijā, teiksim tā, vai jūs palielinājāt, vai jūs samazinājāt cenu specifisku atrašanās vietu, vai ierīci, vai specifisku dienu vai laiku, vai tas uzlaboja, vai pasliktināja jūsu performanci. Un te varbūt tas nav tik īpaši saredzams, bet ja jūs ļoti izmantojat bieži cenu korekcijas, vai no uz atrašanās vietām, vai no uz ierīcēm un tā tālāk, tad jums vajadzētu redzēt specifiskas tendences, skatīties, vai tas reāli uzlabo darījumu skaitu un arī ieņēmumu skaitu beigās. Un, lai tad saprastu, vai cenu korekcijas palīdz jums, vai pasliktina jūsu performanci. Paldies arī par šo video. Iesaku jums arī skatīties nākamo video, kur mēs izrunāsim par rīcību.